Bet ātri pabeigšu par to, kāds padals sākās. Atnāca pie mums vakariņās Tiffany, kas ir Howardam direktora Hongkongas ofisam. Vakariņas, vinčiks, un es biju pieņēmis lēmumu, ka es braukšu mājās. Klubs ir slēgts, Covid tur viss čakarējies, nevar normāli nopelnīt. Ok, es izdomāju taisīt padali. Un es Tiffanyai to izstāstu, viņa saka, ka tu Howardam piedāvāji investēt. Es saku, nē, man Howards tik daudz ir devis, un man nepareizs mindsets redzēja, ka ieslēdzās. Man likās, ka ja es viņam piedāvāšu, tad es viņam kaut ko prasu. Nākamajā dienā man FaceTime viņš zvana. Viņš man nekad nezvana video. Es paceļu 9 no rīta. Čalis sēž Portugālē pludmalē. Viņš saka, Matīs, es dzirdēju, ka mēs taisam vaļā Padala klubu Rīgā. Es saku, es pat tev nevaru tā kā piedāvāt. Viņš saka, nē, amin. Un es pēc tam pāris mēnešus vēlāk, ka viņi par to runāja, viņš saka, ka viņš bija apvainojies, ka es viņam nepiedāvāju. Viņš saka, kā tu, ja tev ir laba ideja, kāpēc tu man nepiedāvā? Tā kā viņš to skatījās no pilnīgi cita punkta. Man likās, kūtreiz latvietis, ko es iešu prasīt investmentu kādam, ja?